Tātad sagaidām Jāni un Jāni. Paldies, Anna. Jānis Dāmas un Jānis Domburs. Jānis Kutels. Sveicināti. Tātad, vēlreiz pārstāstot to, ko mēs jau tikko dzirdējām. Tad mēs skatīsimies, ja es pareizi saprotu, 4. maija Republika. Ja? Jā, tāda filma. Tā Nevis ir Republika, tāda bet filma par Republiku. Jā. Un es saprotu, ka tas plāns ir, no vienas puses mums ar viņu tā kā aprunāties par to, ko mēs tur redzēsim, bet tas tavs sautīgais plāns, man liekas, attiecībā pret mani ir tāds, ka man šī filma būs jāstāsta 3. reizi jau dzīvē. Tas ir altruistiskais plāns, lai tev būtu iespēja iemācīties dažas lietas. Diezgan šausmīgi. Bija jau arī pirmā pieredze, bet, otro es izturēju, redzēsim, kā mums ies ar 3. Tātad, kā jau Anna teica, tā ideja ir tāda, ka jūs jebkurā brīdī arī zālē sēdošie varat celt roku un teikt stop, ja jums ir jautājums filmas laikā. Sakarīgs jautājums. Jā, bet es gribētu jūs arī uzmundrināt, un pat ja jums liekas, ka tas ir muļķīgs jautājums, droši jautājiet, bet tikai ja liekas, ja tas ir reāli muļķīgs jautājums, tad nē. Kaut kas vēl priekš sākuma mums ir nenoskaidrots? Nē. Pēc tam jau jebkurā pauzē tu varēsi noskaidrot, ko tu nesi noskaidrojis. Precīzi. Mēs esam gatavi sākt filmas skatīšanos. Lūdzu. Jā, jau labi, jau pirms filmas. Lūk. Vai nav tāda vieta filmā, kurā kaut kas notiek, un pēc tam bišku vēlāk ir atbilde? Visu laiku tā ir. Tā visu, tur ik pa brīdim, ja ir tāda sajūta. Bet tas nekas, jo īstenībā tur vienīgā pareiza atbilde arī filmā nav iedota, man liekas. Vai ne? Līdz ar to mēs mierīgi varam izdiskutēt viņu. Lūdzu, laižam. Tik tālu viss skaidrs, ja? Latvija. Mana valsts, mūsu valsts, bet šeit ir divas pasaules. Te ir tauta, kurai it kā pieder vara. Te ir veiksmes stāsti un skandāli. Te es gribētu apturēt jau uzreiz, ja? Man personīgi jau ir jautājumi. Lūdzu. Jā, tad ir. Tur 3 reizes tiek teikts Latvija. Jā. Un jau pirmo reizi, kad es skatījos, man bija jautājums, vai tas tiek teikts apzināti tā viltīgi it kā, vai vienkārši nevarēja izlemt, vai kas tur ir rakstīts scenārijā. Negadās tā, ka ir kaut kāda viena lieta, pret ko tev ir dažādas attieksmes. Tā tev tur gadījās. Pozitīvus. Taču varētu tā būt, ne? Tas ir viss atkarīgs, vai tu nostājies rindā uz toaletu, vai tu iznāc ārā. Vai tu esi VIP loungeā, jā? Arī. Vai es, starp citu, biju VIP galā iegājis toaletē. Oh my God! Un tas arī nav viegli, jo katrs, kurš tur ieiet un piesēž, viņš paņem savus 15 minūtes. Tu saprati tagad. Toalete. Tieši par to pašu. Vai tas ir labs salīdzinājums, Jāni, jo tur tika teikts Latvija, un tu tā kā salīdzinājumu izvēlies toalete. Bet tu tikko biji sajūsmā? Jā, es biju. Wow. Tad VIP, okei. Jā. Tā ir jau cita. Paldies. Šis, piemēram, tiek definēts kā muļķīgs jautājums, ja? Bet arī, redziet, es tiku cauri sveikā. Varam turpināt. Ir likumi un tikumi. Kas īsti te ir noticis brīvā Latvijā? Pārēj no plānveidu uz tirgus ekonomiku radīs tik ārkārtīgi mantkārīgu šķiru pašā latviešu sabiedrības daļā. Te man ir jautājums, ja? Vai tad pārēja no plānveida ekonomikas uz tirgus ekonomiku... Neparedzēja, ka tas varētu radīt mantkārību cilvēkos. Tātad situācija ir tāda, ka nav privāta īpašums, un tagad parādās privāta īpašums, un nebija nec prātā, ka varētu gribēties drusku vairāk kā citiem bērniem.
Nu, jā. Tas netika paredzēts. Bet viņi jau atbildēja uz tavu jautājumu. Kā tā var būt? Tas ir retorisks jautājums. Vai tā bija retoriska tāda arī atbilde? Diemžēl, jā. Vai tā bija tāda ņirgājoša atbilde? Vai kāds... Viņiem? Kā to Nē, uztver? viņiem nebija citu, ko atbildēt. Nu, kādā ziņā? Nu, tādā ziņā. Nu, varēja arī teikt, nu, mēs zinājām, ka tā būs, nu, sorry, nu, ko? Kurš Varēja teikt, nu, nepateica. Jā. Tas ir gluži normāli. Neviens no viņiem nebija tajā režīmā dzīvojis. Viņi nevarēja paredzēt. Mums tagad ir 25 gadu pieredze. Mēs zinām, ko nozīmē kapitalisms. Viņi tur nebija pieredze vienkārši. Nu, bet bišķi mežonīgie kapitālismi pasaulē bija kaut kā pirms 50 gadiem un daudz vairāk gadiem. Nu, kaut ko. Nebija izlasījuši, jā. Nē, jā, jo tas ir tas, ko es saku, jo mantkārība kā tāda, acīm redzot, pirms tam vispār nav bijusi līdz tam laikam. Jo visdrīzāk arī, ka tie cilvēki, kas balsoja par un veidoja sākotnējo valdību, nu nezinu, vai ir lasījuši vēsturi, kurus, starp citu, arī neparādās īstā mantkārība, jo līdz 90. Padomju Savienībā nebija seksa un Latvijas Republikā nav mantkārības. mantkārības, loģiski. Vismaz sākumā nebija. Šī līdz ar to ir... Viņi drīz arī mainīs liecības, jo liecība maiņa ir, nu, klasika. Liecības mainīsies drīz. Cik labi sākām, vaiprāts, bez mantkārības. Laižam. Nu, tajā laikā, kad viņiem Kalēta ielā bija tā ražotne, jaunais Lavens brauc ar Porsche, un tas bija stabili pirmais Porsche. Es atceros, ka viņš pārsedz vai kādu cilvēku pārsedz ar tādu pārklāju. Ja. Vienreiz viņš man arī laikam pavizināja toreiz, bet tas bija videocentra laikos, sen atpakaļ. Mēs meklējam sponsors, un toreiz vispār kādi sponsori. Es domāju, ka viņiem vajadzēja... Bet drusciņ piestver. Tam mums cits jautājums ir, bieži vien ir kāds cilvēks, kuru pavizina kāds. Jā, tur būs vēl pēc tam arī Enārs būs arī. Jā, bet vēl ko es pamanīju, ka tie cilvēki, viņi nekad nav, bet mēs baigie čomi nesam. Mums nekāda arī darījuma nav. Un tad es vienmēr iedomājos, kas ir tie īpašie cilvēki, kurus viņi izvēlās tā kā pavizināt. Jo es nekad svešu nevienu savā mašīnā neesmu laidis. Tā brauc piela, es tev vienreiz esmu redzējis, negribu pavizināšu ar Porsche. Man liekas, ka tā nedara. Un vienmēr tur tā sajūta ir, ka vienkārši es tā stāvēju, es negribu izbraukt ārā līst, ko tu stāvi. Nu, tu nezini atbildi? Nē, es zinu, vienkārši, es domāju, cik ilgi būs šī atbilde tāda... Viņa vēl aizvien ir. Viņa vēl aizvien ir. Arī šobrīd viņa ir. Cik mēs ilgi viņu dzirdēsim, jo arī... Sudraba arī nebija nemaz lidmašīnā, bet ja arī būtu, tad viņa vienkārši tas bija cits reizes vispār. Protams. Es nejauši gāju garām, tieši tā. Precīzi, un es vispār tā krieviski nesaprotu. Tieši tā. Absolūti. Kamēr es tur sēdēju. Prognozēju, ka šī atbilde paliek, ja? Nē, tas ir drusku atkarīgs no mums visiem kopā. Viņi pat pa sev var palikt un nepalikt. Jautājums, kas ir pēc tam ar tiem cilvēkiem notiek? Vai mēs tikai ierēcam pa viņiem, vai mēs viņus fuck off, es atvainojos par latviešu valodu. Es reāli neierācu, es drusku apvainojos. Jā. Viņi pavizināja, tad, ka viņš bija ministrs prezidents, vai? Viņi pavizināja, tad, ka viņš bija video. Nē, tad viņš vēl bija video centra šefs. Bet video centra startā mirklī bija diezgan ekskluzīvs veidojums. Tā ir kaut Latvijas televīzija, kas ir video centrs? Nē, video centrs bija tāds pusprivāts kaut kāds, pirmie veidojumi. Bet mēs nevaram būt īsti droši, jo viņi nepavizināja arī pēc tam vēl būs. Vispār mēs arī nevaram būt droši. Jo tur pa Banku Baltiju pēc tam tas turpinājums būs, un tur parādās tas jautājums, kā tie vizinātāji veidoja attiecības ar tiem, kas vizināja. Nevar arī zināt, ko nozīmē pavizināt. Arī. Jā, bet tas pēc tam tas turpinājums tur ir apspriežams. Tas, ka tur pieminēja Porsche, vēl nenozīmē, ka tas ir tas. Porsche tas jau vienkārši, zin kā, tas jau vēl ar to nebeidzās. Lauka. Ejam tālāk. Viņi rakstīja privatizācijas likumu un acīm redzot, sevi neaizmirst. Kā es savādāk to varu izskaidrot? Nekādu. Te jautājums ir, ja? Vai pēc tā, ko es dzirdu, man sanāk tā, ka cilvēki, kas raksta likumu, paši reāli arī ir pircēji. Es zinu, piemēram, ja tu strādā Rimī, un ja tur ir akcija kaut kāda, Rimī darbinieki nevar piedalīties akcijā. Vai, ja tu vadi lotereju, tu pats nevari pirkt loterejas biļetes. Šeit, principā, viņi paši izstrādā noteikumus. Jā. Nē, šitien sākās nopietnās atbildes, jo es kopš 90. gada tur biju, nevis tur biju iekšā, bet tā kā žurnālists strādāju.
Nulles deklarācija, ko pieņēma likumu pirms kaut kādiem 3 gadiem, kad nulles deklarācijas tā kā ievies un bija jādeklarē pirms kaut kādiem sliekšņiem. Es, ejot cauri savam arhīvam, sapratu, ka pirmā intervija, kur ģenerāla prokurors runā, ka ir jāievieš nulles deklarācijas Latvijā, ir 92. gadā. 90. Mēs pieņemam pēc 20 gadiem. Līdz ar to skaidrs, ka viņi, kā jebkurā jomā, valsts, teiksim, saimniecībā, ja tev nedod pa pirkstiem, tad tu rullē tik, cik tu tālu var atļauties. Grigorijos ļoti precīzi to pēc brīža pateiks, kad cīņa pa brīvību beidzās un sākās cīņa pa mantu. Un ja Rimčikā, tevis pieminētajā, ir īpašnieki, kuri vienkārši neļauj un sit pa pirkstiem, tad Latvijā bija īpašnieki, kas ir Latvijas Republikas pilsoņi. Un acīm redzot, pa pirkstiem neiesit. Nebija lineāls. Vajadzēja bez lineāla. Mēs tikko izcīnījām brīvību, mēs bijām pret vardarbību. Cilvēki nevar iet uz... Bet ja viņi nezināja, ka radīsies tāda īpašība kā mantkārība, kā tam mēs varējām zināt? Mēs jau gudrākos priekšā nolikām. Jūs nolikāt? Jūs. Tu vēl mazīčs biji tevi čuriki, ja? Man tā kas vispār. Jā. Es pusi no vārdiem nesaprotu, ko viņi saka. Mācies, jo vēsture atkārtojas. Jā, es redzu, Valmiera, esmu bijis. Labi, varam. 5. saimā ievēlētas 8 partijas un apvienības. Ar 36 deputātu mandātiem no 100 pārliecinoši uzvarējis Latvijas ceļš, seko Nacionālā neatkarības kustība Saskaņa Latvijai, Atzimšana tautsaimniecībai un Zemnieku savienība. Parlamentu, kurā bija pārstāvētas Tautas fronte un Interfronte, nomainīja daudz partiju vara. Es gribēju pavaicāt, visiem ir zināms, ka tādās lielās valstīs kā Amerika, kur ir 350 miljoni iedzīvotāji, ir 2 partijas. Latvijā jau no paša sākuma bija tas kults, ka vajag 20 partijas. Vai tas kaut kā izveidojās vēlāk, vai kaut kā komentāri? Nē, kulta vispār nav bijis par partijām. Tā vēsture jau arī no satversmes viedokļa. Mēs runājam, teiksim, tas akcents ir arī filmas nosaukumā. Nav tikai ar to māju, bet uz republiku. Līdz ar to, teiksim, šajā gadījumā arī satversmes vēsturiskajā versijā ir daudz partiju schēma. Tas, ko es šeit mēģinu pateikt, ka nav jau vaina partiju skaitā, jo īstenībā arī Amerikā ir sīkpartijas. Nav jau tā, ka ir tikai 2 partijas. Arī Amerikā ir sīkie. Arī Britos pirms dažiem gadiem, teiksim, nāca faktiski, visu laiku bija debatas starp 2, tagad ir 3 lielās partijas, bet ir jau vēl 11 mazākas. Bet tas, ko es te mēģinu pateikt, ka frontē, pat ieskaitot Interfronti, bija 100 000 biedru. Un uz pirmām vēlēšanām nostartēja partijas ar drausmīgu mazu biedru skaitu, un tas ir saglabājies līdz pat šim brīdim. Latvija ir, tas pēc tam tiks pieminēts, vismazākais biedru skaits partijās. Pat ja tu no tiem biedriem būtu tikai 2 partijas, vienalga tas būtu katastrofāli maz, un tie Latvijas runājot sūdi ir tajā problēmā. Nevis partiju skaitā, bet biedru skaitā. Vai jums nešķiet, ka Latvijas politika kopjo to, ka Latvija aizliegta komunistiska partija? Ka Barokungs Latvijas... Būtiskie lieta ir tāda, ja viņa būtu atļauta, zinām skaits politiku, aizjā vienkārši šo to galīgu kreisu un, šeit neboja ainavu, vai ne? Es domāju, ka komunistiskā partija... Tev vajadzētu jautājumu atkārtot. Jautājums bija, vai komunistiskā partija nekropļo Latvijas politisko ainavu? Vai nebūtu forši, ja viņi būtu atļauta? Jo tad būtu festivāls. Dažiem būtu forši, jā. Nē, pa lielam, teiksim, es personiski nedomāju, ka tas ir centrālais jautājums. Bet, jā, iespējams, ka tas dotu, tā nopietni runājot, nenopietno formu festivālu, tas palielinātu. Vai tas atrisinātu problēmas otrā flangā? Vai vispārējā laukumā? Baidos, ka nē. Vai tad ir aizliegta tāda komunistiskā partija? Jā. Ir vēl kaut Mums ir socialistiskā. Ar Alfredu Petroviču priekšgalā ir socialistiskā. Komunistiskā ideoloģija, tāpat kā fašistiskā ir aizliegta. Tur es nenocitēšu likuma normas. 2 nedrīkst taisīt. Jebkādas citas veida drīkst. Es nezinu, ko jūs mēģināsiet uztaisīt. Varbūt arī to aizliegs. Pie vēl ko citas pabeigļiet. Taisīšana ir viens no ātrākajiem veidiem, kā noskaidrot. Jā.
viens maziņš jautājums šeit ir. Naigi nav svarīgais. Es zinu, vai no šī video materiāla tev ir iespējams pateikt, kurš ir tas kretīns, kas nesveicinās ar prezidentu? Nē, es neesmu izčekojis, kas sēdēja priekšā. Redzēju, viņam reāli deva roku, un viņš paldies tev. Es zinu, ka tu par mani nebalsoji, tagad neizliecies. Nav, diemžēl, ja? Vai jums ir privatizācijas certifikāti? Gan, jā. Un kā jūs domājat tos izlietot? Vēl nav nekādas skaidrības. Privatizēt savu ģimenes dārziņu. Es visdrīzāk ieguldīšu kādā drošā pasākumā, privatizēšu dzīvokli vai kaut kādā valsts uzņēmumā ieguldīšu. Realitātē certifikāta īpašniekiem trūka iespējas savus vērtspapīrus ieguldīt, un daudz izvēlējās tos ātrāk pārdot. Brīvā tirgū cenas nokritās 10 reižu zem nomināla vērtības. Tas ļāva sākt certifikātu masveidu uzpirkšanu, lai tos vēlāk izmantotu lētai valsts uzņēmumu privatizācijai. Es domāju, ka tā tomēr bija. Bet ir teikts, ka trūka iespējas, bet vēlāk pēkšņi tomēr varēja privatizēt. Es tā īsti nesaprotu. Vēl vienreiz? Tur teikts, ka trūka iespējas izmantot certifikātus, bet pēc tam parādījās. Nē, tie, kam parādījās iespējas, tie jau bija citi nekā tie, kam trūka iespējas. Masai trūka iespējas. Pēc tam čaļi uzpirka pa lēto, un viņi iespējas jau sakārtoja. Tā ir pareiza atbilde. Viņa sekos turpinājumā. Bet, protams, tas bija tas pamats palaida brīvā tirgu vērtspapīrus, kuriem nebija reāli saguma. Reāli, viņus nevarēja izmantot vairāk gadu garumā pienācīgi daudzās jomās lielos uzņēmumos, un pēc tam tie, kas uzpirka, varēja izmantot. Jāsaka godīgi, ka tāds notikuma attīstība raisa arī zināmu cieņu. Pret ko? Labi izdomāts. Tādā ziņā tas... Es atceros, kas ir 93. gadā, man nebija tādas idejas. Mācies. Tā bija apzināta rīcība, vienkārši puļķīgi nezināja. Es domāju, ka tajā mirklī tie, kas palaida tirgu, lai pēc tam viņi sāktu uzpirkt, tas jau bija apzināti. Es domāju, ka noteikti. Nav, veselais saprāts nepieļauj versiju citu. Jo naudas koncentrācija jau tas, pa ko runāja Denevičs, kad tie, kam tā nauda bija, tie sāk arī zīmēt schēmu. Skaidrs, ka arī certifikāts uzpirkt par vienu latu, lai pēc tam viņus konvertētu privatizācijā par 28, kāpēc, lai to nesarēķinātu? Tur pat pamatskola pietiek. Tur bija teikts, ka pa televizoru rādīja, tur armijas izvešana un tādas lietas, vai, kur varēja lasīt vai interesēties, piemēram, par tādu ekonomiku, ko darīt ar tiem certifikātiem, tikai draugu sarunās, vai, kur varēja uzzināt, ko ar viņiem darīt? Varēja uzzināt, ko darīt ar certifikātiem, publiski jau bija dzīvokļi un zemes līmenī, viņus varēja lietot. Tas lielais stāsts, kas tiešām turpināsies pēc brīža, ka lielo uzņēmumu privatizācijā, īpaši lielo uzņēmumu privatizācijā, tu varēji uzzināt, neuzināt. Viņi vienkārši nenotika. Vērtīgāko īpašumu privatizāciju tajā mirklī vienkārši netika laista iekšā. Certifikātiem vienkārši nebija realizācijas ceļa. Bet bija kaut kāds avīzes, kur var lasīt, lai tomēr tās... Kurās avīzēs, protams, varēja lasīt, bet neatkarīgi no avīžu skaita un ko tu var izlasīt, tev vienkārši nav kur ieguldīt certifikāts. Viss. Iespējams, arī jautājums ir drusciņi par informētību, ne? Vai cilvēkiem bija vispār iespēja saprast to tajā brīdī. Jo man ienāca prātā jautājums, vai nevajadzēšu to filmu tad rādīt jau. Tad nevarēja visu uzņemt vēl, jā. Tad, diemžēl, nevarēja. Jo man liekas, būtu beigi noderējis, ne? Kur 92. parādītu viņu jau. Jā. Es arī biju jauns kādreiz. Jā. Man ir jautājums. Tajā brīdī, kad sāka uzpirkt certifikātus, tie uzņēmumi jau principā bija sadalīti? Nē, viņus dalīja, pēc tam mēs redzēsim turpmākos 10 gadus viņi turpināja dalīt. Nē, tas fights visu laiku bija, protams. Bet schēma bija. Schēma bija, ka caur lētu certifikātu uzpirkšanu tu vari reāli nopirkt par smieklu naudu vērtīgas akcijas. Tā schēma bija. Banka Baltija ar šodienas zināšanām, manuprāt, būtu bijusi jāslēdz jau 92. un 93. gadā, ja? Ka viņu īpašnieki faktiski sastāv tikai no offshoriem. Kad viss jau bija sen vienmēr licies, vai es nevarētu aizņemties, aizņemties naudu Šveicē un ieguldīt kādā Albānijas bankā. Tur iespējams arī joprojām ir 90%. Kas jums traucē? Nē, ideja tāda, ka tas taču bija zināms, pasaules praksa un bankas darbojās jau 100 gadu visā pasaulē. 90% debets un 20% kredīts droši vien
Viņš saka, ka šodienas zināšanām tas nebūtu iespējams, bet tajā laikā tām zināšanām bija jābūt, jo kapitālisms pastāvēja citur pasaulē jau daudz simts gadu. Piekrīt. Vai tas ir adekvāts arguments? Nav. Protams, ka nav. Nu, skaidrs, ka nav. Nu, loģiski, ka nav. Arī. Regulātors bija Latvijas Banka. Fuktuku izveidoja 97, 98. Tā ir laikā pilnā 100% apjomā regulātors un Komercbanka uzraugs bija tikai Latvijas Banka. Bija, nu, jā. Es nezinu, kur palika ārvalstu latviešu zināšanas. Arī viņi kļuva par latviešiem. Nu, varbūt viņi, man ir ļoti miežs formulējums, ka latvieši dažreiz kļūst par latvāņiem. Jo viņi ļoti aktīvi, nu, viņi ātri auga, bet nu, jēgas no viņiem nekādas. Nu. Es nezinu, kas notika viņiem. Es nezinu, toreiz intervēju, mēs faktiski filmā nav ielikts, iespējams, ka neviens fragments, man liekas, Uldi Klausu mēs intervējām, kas bija padomnieks, kas pārņēma Banku Baltiju kā administrators no Latvijas bankas, kas bija arī ar Amerikas pieredzi. Nu, viņš arī kā, nu, pagāja 100 gadi, un tad viņš stāstīja tā intervijā bija 10 gadu apakaļ. Jo tas, lai jūs saprastu, tā vēsture šai filmai, mēs sākām šo filmu ar Podnieku studiju pirms 15 gadiem kā filmu par Banku Baltiju. Un mums likās, ka tie lielākie sūdi, es atvainojos vēlreiz par latviešu valodu, ir Banka Baltija. Un pēc tam mēs sapratām, ka nekas nav beidzies un kļūst vēl labāk. Un Ulds Klauss arī, nu, pēc tam kaut kā baigi stāstīja, kā tas varēja notikt un kāpēc tas varēja notikt. Es nezinu, kāpēc šis lieliskais ārzemju latviešu know-hows, Brunis Rubes, vēl kas bija Latvijas bankā, kur viņi pazud. I don't know. Vienkārši nezinu. Nesaprotu. Man atkal tas ir pilnīgi skaidrs, jo tu saproti no vienas puses it kā, ka tas nav iespējams, bet domā, jā, nu, zini kā. Jo 90 nav 20%. Ja 90 tas tomēr mulsina uzreiz un liekas, mazums? Varbūt. Es būtu noguldījis. Tev nebija, kur noguldīt? Nē. Jā, pirms šīs filmu par ekonomiskajām krīzēm, patiesībā daļa par šiem jautājumiem tika atbildēt ļoti vienkāršā manierē par to, ka cilvēki tagad visi dara, gan jau arī man tie 90% aizsaks. Nē, nu loģiski, ja tu viens uzķeries, no tas ir muļķīgi. Ja visi, nu taču nevar būt, ka visi ir stulbi, jo kāds jau. Man nav jēga pārbaudīt, jo droši vien kaimiņš nolika, ka viņš pārbaudīja. Viņš ir zanudatāts, viņš visu pārbauda. Jā, nu, stulbums grupā liekas, ka nav stulbums, tieši tā. Precīzi. Jaunā koalīcija strauji izvērsa ietekmes sfēru sadali ekonomikā. Lielajos uzņēmumos, kas vēl bija valsts īpašumā, partiju pārstāvji sadalīja amatus uzņēmumu pārvaldīšanā un pārraudzīšanā. Viens no ķermeņa valodas saka, ka cilvēks pēc priekšā to noteikti no melna. Par Andru Bērziņu jūs jautājat. Jā, bet, nu, teiksim, šitien ir... Es saprotu, ka visiem patīk izņirgāties par Bērziņu. Ir svarīgi, ir kaut kas, par ko pasmieties. Tā intervija ir rakstīta pirms viņš kļuva par prezidentu. Viņa ir rakstīta 10. gadā. Un mēs esam pazīstami 20 gadus, un es diezgan lēni un rūpīgi gāju uz to interviju. Un viņš šitā atbildi, un tur būs vēl pēc tam vēl viena atbildi, kur viņš patiesībā ir atzinis kaut ko tādu, ko, nu, tad, kad viņš kļuva par prezidentu, viņš vairs nekad neatzītu. Tas, ka viņš tur raustījās un domāja, ko pateikt, tas cits jautājums. Viņš atzina, kā radās šķēles oligarhija Valmieras grupas darbības rezultātā. Es esmu runājis ar vairākiem politologiem, kurš šito skatās un ir šausmās. Kad, come on, nu, ir prezidents šito atzinis. Nu, kur mēs to apspriežam? Mēs neko par to nerunājam, ja? Tā kā tas, ka viņš, nu, tajā mirklī, protams, domāja, un tas, nu, televizoru montieri un viss pārējais softs un hardais disks un visi diski tur domāja, protams. Bet visu cieņu, ka viņš šito pateica. Viņš varēja šito neatzīt. Nu, tā kā no tā viedokļa es pat palieku pa minoritāti un neatbalstu ņirgāšanos, tāpēc, ka viņš šai mirklīt daudz ko atzina. Un būs vēl viena vieta tāda. Par viņiem, ka tiem, kas tajā brīdī mēs likumdošanu sākām rakstīt no nulles, mēs aizņēmām kādas citas valsts prakses. Nu, kā kurā jomā, gan no nulles mēs likumdošanu rakstījām, gan mēs kaut ko adaptējām, jā, nu gan.
Georgetown, tas ir vesels stāsts. 92. gads, visi Latviju ekonomiski saskrēja, viņus savilka, pieminētie trimdas latvieši savilka ar profesoru Vīkstiņu, savilka viņus Georgetownā, izglītoja viņus par labo liberālismu, par kuru runā Andrejevs, un sanāca kaut kā sliktais liberālisms, gluži nejauši. Nē, viņus jau vilka, amerikāņi cīnījās par to izglītību diezgan ņipri, un viņus īstenībā izglītoja. Bet ir vecs joks, ko viens jurists man savulaik formulēja. Likumus, jebkuru likumu raksta priekš godīgiem cilvēkiem. Un ja ir cūkas, kas pārkāp to likumu, tad ne jau likumā ir vaina, bet cūkās. To atzīst arī veģetārieši, ka cūkās ir vaina. Kā Latvija attīstījās būtībā? Vienīgais resurss, ka tai 90. gadā sāka, bija attīstījās tie, kam bija kaut kāda vara, vai viņi varēja to varu izmantot. Jā. Kaut vai tas pats Lembergs, kaut vai Šķēli. Jā. Viņi izmantoja būtībā varu. Viņiem nekāda cita resursa, ko pārdot uz to brīdi nebija. Jā. Šis ir tas, ko es jums teicu. Jā. Šī ir otra lieta, ko Andris atzina, kas ir īstenībā ļoti liela atzīšana. Tas, ka neviens par to nerunā, tas cits jautājums. Bet, viņš atzina ļoti daudz. Patiesībā viņš atzina ļoti daudz. Man jautājums, varbūt komentārs vairāk no jūsu puses. Šķiet, ka iezīmējas tāds kaut kāds lielais četrnieks. Varētu tā būt, kas ir... 4 Andri? Un Aivars, piecinieks. Piecinieks, četrnieks. Labi, jā. Smējos. Godmans ir tāds kā cilvēks, kurš tur neīstajā vietā laikā bija, vai viņš arī tajā schēmā mērķiecīgi? Godmans bija 2. līgā. Nē, Godmans bija 2. līgā tiešām. Es domāju, ka ļoti ātri. Tas, kas bija sākumā par Ventspils, Valmieras grupējumiem, tur tomēr bija sakne. Tur tomēr bija sakne un kluba 21. Godmans, viņš ir zinātnieks. Tur bija citādāk. Nē, es domāju, ka tajā lielajā schēmā nē. Viņš pieslēdzās pie vieniem, pieslēdzās pie otriem, bet es domāju, ka viņš pēc tā mirkļa, ka viņš 93. gadā beidz būt par premjeru, tu nokļūsti softverā par viceprezidentu. Kas tu esi? Tu esi padots Gulbim. Ja kāds iztēlojās, es nezinu, vai nevis Gulbi junioru, bet arī Gulbi junioru kortā mēs iztēlojamies, kā viņš izpildās. Jūs nestādaties priekšā tos stāstus par Gulbi senioru. Jūs vienkārši nestādaties priekšā. Ja tu esi viceprezidents pie Gulbi senioru, tu neesi nekas. Vienkārši nekas. Tas, ka tu biji premjeras, neinteresē vispār nevienu. Tā kā nē, Godmans, es domāju, ka nē. Tur šitie personāži, kas uz āburtu, tie bija 1. līgā vai augstākā līgā, sauc kā gribi. Šķēle turpināja īpašumu offshorizāciju. Tagad Avelat grupas uzņēmums nodeva pārvaldīšanā trastā. Pretī saņēma parādzīmi par $29 miljoniem. Pilnībā ir mainījies īpašnieks bijušai Avelat grupai. Savu interešu konfliktu iespējamo es risināju atbilstoši starptautiskai praksē. Protams, būtu dīvaini, ja premjers nerunātu par starptautisku praksi, bet atzītu to, ko teica oponenti. Privatizācija noslēgusies ar naudas legalizāciju. Jā. Man ir tāds muļķīgs jautājums, kas tolaik uzraudzīja politisko spēku tīrību? Tagad tikko mums ir knābas, viņi dara ko var, bet tolaik kāda liks likumā? Visos laikos politisko spēku tīrību uzrauga vēlētājs. Vispār šī filma, ja mēs tā reāli skatāmies, šī filma ir par to, ka labi organizēts mazākums čakarē neorganizētu vairākumu. Par to ir viss kino. Ko nozīmē, kas uzrauga? Nevar neviens knāps to uzraudzīt, ja mēs neuzraugam. Kurš cits? Formāli ģenerāla prokuratūra. Bet vēlētājiem jau viedoklis formulējās no mēdījiem. Jā. Jā, Jāni. Jā, arī. Nevajag novelt visu uz meitenīti. Tātad mēdī ir tie, kas kontrolē to un vada. Caur mēdījiem. Caur mēdījiem, jā. Bet pirms tam tur bija tā epizode. Presnams nopirka necīņu 97. Diena bija pretējā frontē, tur, kur viņi bija. Ēķa, tur ir vēl vēsturiska versija, kā TV3 nelaida tirgu un kā ēķis iegāja pirmā Maskavas kanāla frekvencē un tāpēc dabūja trešdaļu no tirgus 96. gadā. Ja?
Protams, ka tā bija sastāvdaļa. Nu, skaidrs, ka valsts nozagšana nevarēja notikt necīnoties par ietekmi mēdījos. Protams. Jā, vārdā, jūs filmā minējāt, ka Diena nekritizēja šķēli. Izvēlējāties tādu formulējumu. Jā. Tajā laikā Diena atbalstīja šķēli. Vai viņa nekritizēja vai atbalstīja šķēli? Redziet, man bija viens profesionāls uzdevums. Es zinu, cik vairāki cilvēki vēsturiski ir gribējuši man iesūdzēt tiesā par godcieņas aizskaršanu, nepatiesas informācijas izplatīšanu un tam līdzīgi. Man bija jāuztais šis teksts, lai man neviens nevar piekasīties, latviski runājot. Ja? Jūsu redakcija vēl derētu, bet principā, te ir redakcija, ko tu var pateikt, lai tu nenonāktu 100 tiesas procesos. Bet taisnība, vai atbalstīja, vai kaut ko taisnība. Bet tas iepriekšējais jautājums, viņš ir pilnīgi precīzs. Dalīja mēdīju īpašnieku līmenī stāstu. Un tas, ko es vienmēr esmu teicis, ja jūs norādat uz mani, jā, es esmu līdzatbildīgs. Tik tālu, cik tālu ir 3 līmeņi. Ir žurnālists, redaktori un īpašnieki. Un nevajag gāzēt visu atbildību uz žurnālistiem. Tāpēc, ka ir menedžments un redaktori un valdes un ir īpašnieki. Īpašnieku līmenī tā pārdalīšana notika 90. gadu otrā pusē. Un viņi notika ļoti mērķiecīgi. Tieši tāpatās, ka notika pieminētā schēmas, kā certifikāts izmantos lielu uzņēmumu privatizācijā. Tieši tāpat ļoti sistēmiski plānoja, kurus mēdījus kādā veidā sastruktūrēs, kādos kredītus Latvijas avīzē, bunkers un tam līdzīgi, protams. Un tas jau nekur nav pazudis. Mēs jau dzīvojam, būtībā turpinājumā šobrīd. Bet, kurā gadījumā, man liekas, tas ļoti labi arī atbild uz iepriekš jautājumu, kas parādījās par to, kāpēc cilvēki tajā brīdī zināja to, ko viņi zināja, kāpēc viņi nereaģēja. Man liekas, ka viņiem nebija iespējas uzzināt vajadzīgo informāciju tieši tā iemesla dēļ. Jā, bet arī mūsdienās visu laiku ir ļoti svarīgi izvilkumi, kurus jūs varat ieraudzīt, bet svarīgākie izvilkumi, tie skaļākie, tajā laikā, kā arī tika minēts, tiek izvesta padomju armija, pa ko ir cepiens, vai viņi izvedīs beidzot vai neizvedīs. Tieši tāpatās, šobrīd, vai Eirovīzijā mēs uzvarējām vai nē? Mums ir no rīta līdz vakaram, mēs cepamies pa pedofīliem, un ir jācepās, es piekrītu. Bet pa lielam mēs katru dienu šobrīd dalām 100 000 miljonu Eiropas fondus, dalām pasūtījumus, dalām vēl kaut ko, bet ikdienas cepiens skaidrs, ka ir garšīgāks par pedofīliem.